Te atkal gāža stāstī. Viss paveicams, skrūvējam skrūves un apskatam lietas no mašīnu būvēs. Reizēm veicas, reizēm veicas, reizēm veicas, reizēm veicas, reizēm. Lūk, redz, kāda dziesma man izdevās izveidot, redz, es te nokritu bišķi bacils uzbruka. Tikko no vietējā pankūka ciema vārdotāji nāk, tur sitām bungas, lecām pāri ugunskuram. Nu, ja gadu nemazgāsies, tad pēc 5 dienām viss būs čotka, viss pāries. Ot. Tā tur ir. Tas viens no iemesliem, kāpēc man nesanāca piesist pie dūma. Kāds teica komentāros, par komentāriem paldies Intam par to gumijas blīvīti. Jā, patiesībā forši, ja kāds kaut ko uzraksta un pasaka. Jo viss jau nevar zināt nekad, jo īpaši, ja tos auto remontē laiku pa laikam kaut kādu. Tā kā baigi feini, super. Un vēl viena problēma man ar tām var blīvītēm. Nu, it kā ir tā, ka viņas iekoksējās, es saprotu to. Bet manā gadījumā izskatās, ka viņas pat ir, pievalkot sprauslu, kas bija iepriekš, tur stāvēja iekšā tā sprausla. Ka viņa ir, ieblīvējusies iekšā, kā es saku, iepresējusies. Jo tās blīvītes diametrs ir tāds pats kā tā kanāla diametrs. Un pievalkot viņa vēl iepresējās. Un tā man iepriekš nav gadījies, ka tik blīvi viņas sēdēt iekšā. Viņai nav uz malām, kur pakustēties nekur. Viņa nevar ne pagriezt, nekā. Viņa vienkārši ir iepresējusies, plus vēl iekoksējies kaut kas mazliet. Kā diezgan stingri tur turās, un ar āmures tur daudzīt nekā netaisos. Ir viens variants, ka varētu ar to freizi mēģināt izfreizēt, bet tad atkal jautājums ir par tām skaidām var. Un kad viņi beigsies, kā es atradīšu to mirkli, kad es jau nesāku bloku, kā saka, freizēt. Kaut kā tā. Tāds tas video man šodien īsais, iespējams mazu daļu humoru, ar aizliktu degunu. Jā, bet baciļi jau caur video nelīd. Kā droši. Ja kāds grib tikt pie savas dziesmas, rakstiet, tas ir elementāri. Man beigās iznāca 2 tās dziesmas, es uztaisīju, kā gultā guļot kaut kas baksties. Tāds video man trāpījās YouTube un uzķīmķoja tādu dziesmu. Kaut kā tā. Būs ļoti lieliski, ja kāds uzrakstīs par tām varu blīvēm. Iespējams, tas man palīdzēs. Labs ir. Tā jau.